Tanī nekanā dienā asins šļācot šķīta, Krīma zemē pils un karaļa meita. Tajā karaļa meita sēdur dziļā pilī, sēdu vēp jau 600 gadu. Ar sienas zaļā pārā, Karīda, kliemež griestis, sijas tērauzīlās. Taidai karaļa meitai dunoš pērko, Ratniņš, dimants goles, ibens pavēdījani. Taidai karaļa meita, karaļa meita, sēdur dziļā pilī, dziļā pilī, sēdur vērpja jau 600 gadu. Sēdā salta krēslā, acīs drūmī, kvēlo, sēdu vērtai melnais suns pie kājām. Melnais suns pa laikam norūdz paceļa galvu, tālu augšā jūstams asins smaku. Viņā nekanā dienā asins šautēm šļācot, celsies augšā pils un karaļa meita. Taļā karaļa meita, karaļa meita, sēdur dziļā pilī, dziļā pilī, sēdur vēl jau 600 gadu. Karaļa meita audīs jaunos gaismas, audus zibens meti, audi varā vīksanās. Jaunās gaismas audi līdzi saules segai, silti apņems visus sāpju mērlus. Taļā karaļa meita, karaļa meita, sēdur dziļā pilī, dziļā pilī, sēdur vēl jau 600 gadu. Sēdur vēl jau 600 gadu. Melnie nāk. Manuprāt, tā ir viena no Latvijas vislielākajām problēmām. Diemžēl cilvēki lēni mostās, neskatās pēc pieredzes, kādu var redzēt rietumos, Anglijā, Skandināvijā un Rietumē Eiropā. Diemžēl cilvēkus māna un cilvēki skatās uz to, ko viņiem stāsta sorosīt melziņas. Krievi. Bet kādi krievi? Krievi ir tie paši baltie, tādi pati līdzīgi kā mēs. Bet melnie, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Šie cilvēki neintegrējās. Viņi nekad nepieņems citu kultūru. Viņi uzspiež savu ticību, savas saprašanas par dzīvi, par savām dzīves lietām, bet pats galvenais – kriminālās lietas. Šobrīd man ir liels prieks, ka kādā no Latvijas laikrakstiem ir parādīsies viens liels raksts, kur es jums gribētu mēģināt nolasīt. Autoru un laikrakstu gan neminēšu, jo sorosītus un sorosītu melziņas es neatbalstu. Bet šajā ziņā mums tomēr ir viens vektors. Mēs vairs netiekam galā ar migrantiem, atzīstas kāda Zviedrijas amatpersona. Veidojas bandas, pieaug noziedzība, sevišķi augsts ir izvarošana un spridzināšana skaits, notiek apšaudas un laupīšanas.
Cik ilgs laiks paies, līdz Latvijā nobriedīs līdzīga situācija? Par to runā kāds no politologiem. Video kadri mums rāda kādu bārdainu imānu, kurš pātaro Zviedru ģimenēs nav bērnu, vai to ir maz? Savukārt katrā mūsu ģimenē dzimst 5 līdz 7 bērni. Tas nozīmē, ka pēc dažām paudzēm Zviedri paliks par minoritāti, bet mēs būsim pamatnācija, majoritāte. Statistika ir nepielūdzama. Ja turpināsies šī tendence, proti, ja vietējiem Eiropiešiem dzims maz bērnu, bet tiem, kuri Eiropā imigrējuši, dzims daudz bērnu, tas būs dažu paudžu jautājums. Principiāli mainīsies demografiskā aina, un runa jau nav tikai par citu tautību cilvēkiem, runa ir par kultūru, vērtībām, un diemžēl arī par noziedznību. Migrantu problēma ir tāda, ka viņi neintegrējas. Tiem, kur radikālā islāmisma pārstāv vietēji iedzīvotāji saka integrēties, viņi savukārt atbild paši integrēties. Tas nozīmē, vietējie dzīvos saskaņā ar migrantu sludinājumiem, noteikumiem. Es papētīju Zviedrijas statistiku. Līdz ar migrācijas plūsmas intensificēšanos būtiski raudas seksuālo noziegumu skaits. Nav nekāds brīnums. 90% no migrantiem ir jauni vīrieši. Piebildi, kur iekaros baltās sievietes. Tās viņiem ļoti patīk. Un vēl seksuālo varmācību ir izdarījis nepazīstams vīrietis. 80% no varmākām ir bijuši ārvalstnieki, migranti. 23. gadā 58% no visām seksuālām varmācībām un noziegumiem ir paveikuši tieši viņi. Darbojas arī etniskās bandas. Tas nozīmē, ka banda veidojas pamatojoties vienā etniskajā izcelsmē. Austrumeiropieši iebrauc Zviedrijā, paveic noziegumu un aizbrauc. Savukārt vietējās bandas lielākoties ir austrumvalstu izcelsme. Zviedrijas policija ziņo, ka šīm bandām ir saistīti apmēram 60,000 cilvēku, bet bandās aktīvi darbojas ap 14,000 cilvēku. Iedomājieties, kas tie ir par cipariem, un iedomājieties tagad šobrīd, šajā brīdī, kas var notikties, ja šādi skaitļi būs Latvijā. Latvijā ir beigas, un par to es esmu teicis daudz reizes. Turpinām. Kā jau teicu, visvairāk audzes seksuālo noziegumu skaits, un liela problēma ir tā, ka grūti paredzēt uzlabojumus tajās valstīs, kuru durvis bijušas plaši atvērts imigrācijai, jau ilgstoši, proti vairākas 10 gadus. Tā ir Vācija, Zviedrija, Francija. Savukārt labklājības valsts Nīderlanda ir ļoti saņēmušās, jo tur pie varas ir valdība, kas dara visu, lai Nīderlandē ieceļotājiem dzīve paliktu nepievilcīgāka. Tā ir atklāta un tieša runa, tikai tā var kaut ko glābt. Zviedrijas un Vācijas negatīvie piemēri parāda balto cilvēku vientiesību. Taču nespēja eiropieši integrēt migrantus ar atšķirīgu kultūru, reliģiju, jo tas nav iespējams. Naiva izpratne. Un viens no šādas izpratnes faktoriem bija tas, ka sekulāri noskaņot cilvēki nesaprot, ko dara reliģija un cik tā ir ietekmīga. Savukārt ticīgie cilvēki, vērtējot arī citu ticību pārstāvis, to saprot. Ja cilvēki ir reliģiski noskaņot un motivēti, viņus nevarēs tik vienkārši pierunāt, darīt kaut ko atšķirīgu, ja mēs runājam par radikālajiem islāmistiem. Pirms 15-20 gadiem komentējot terorismu bija pieņemts skaidrot, ka sociālās problēmas ir svarīgākais iemesls, kāpēc kāds kļūst par radikālā islāmismu teroristu. Tā gluži nav. Viņa reliģiskā pārliecība bija un ir daļa no viņu terorismu izpausmēm. Daudzi turīgi, labi informēti par rietumiem, no situētām ģimenēm nākuši musulmaņi ir kļuvuši par teroristiem. Un mūsu naivums ir tāds, lūk, mēs viņiem izstāstīsim par mūsu vērtībām, un tad viņi noteikti mums pievienosies. Smieklīgi. Nē, tā nenotiks. Sekas šim naivumam tagad ir redzams. Sanāk, ka zviedru un vāciešu vientiesība ir veicinājusi noziedzības pieaugumu. Tā sanāk. Statistika to parāda. Ir avoti, kuros tiek apkopots noziedzības tendences. Tur redzam skaidru saikni starp imigrāciju no valstīm un stipri atšķirīgu kultūru un noziedzības pieaugumu. Kā jūs domājat, vai Latvijā kāds no šiem migrantiem integrēsies?
Viņus šeit brīvi ielaiž, izsniedzot termiņu uzturēšanās un darba atļaujas. Principiāls nosacījums ir migrantu skaits. Ja tas tiek noteikts kā īpatsvars, process kļūst neatgriezeniski. Tādi migranti sāk veidot anklāvus. Kamēr viņu skaits ir neliels, ir lielākas cerības uz integrāciju. Bērni un jaunieši mācīsies skolās kopā ar vietējiem, un tad ir lielākas iespējas, ka vietējie viņus absorbēs. Bet, ja tā būs visa klase, kas sastāvēs piemēram no Pakistānas un Afganistānas migrantiem, tad integrācijas iespējas krasi samazināsies. Neesat pamanījis, ka Rīga kļūst aizvien melnāka? Jā, tas ir redzams, bet statistiku es neesmu pētījis. Latvijai ir laiks jāizlemj, kāds ir nelielais migrantu skaits, ko ielaiž, bet pēc tam vairs ne. Beidzot vajadzētu sākt mācīties no citu valstu kļūdām. Mums ir paveicies, mēs varam mācīties kaut vai no Zviedrijas un Vācijas kļūdām. Savukārt no Nīderlandes un Itālijas konservatīvām valdībām var pamācīties izlēmīgi rīkoties, kā arī mācīties ņemt drosmi, saukt lietas īstajos vārdos. Mums vēl ir tāda iespēja. Šeit maz iebilde. Es uzskatu, ka mums nav vairs nekāda iespēja, jo šie migranti ir ļoti, ļoti daudz, un mēs esam daudz sliktākā situācijā, gan demografiskā ziņā, gan tīri finansiālā situācijā, jo valsts ir patiesībā ielaista bankrotā. Liela problēma ir tā dēvētie ārvalstu studenti, kuri patiesībā nav studenti. Zināms, ka Latvijā gadā studē aptuveni 10,5 tūkstoši ārvalstnieku, bet studijas beidz un diplomu saņem tikai ap 1400 ārvalstnieku. Lielākā piesaistītā ISMA, informācijas sistēma menedžmenta augstskola, pat ir iegūst beztermiņu valsts akreditāciju, un tā ir filiāls Daugavpilī un Uzbekistānā. Jā, viņi iebrauc, it kā studēt, un augstskolā ir iespēja ar to pelnīt. Diemžēl daļa no šiem studēt gribētājiem ir iebraukuši Latvijā ar citiem mērķiem. Tam ir vajadzīga nopietna kontrole. Kaut kā nejūt to kontroli. Varbūt cita mērķi. Ir saistīta ar musulmanismu invāziju. Varbūt emocionālai un reliģiskai kompensācijai vajadzētu atļaut uzcelt kādu mošeju, kur vietējā musulmaņu kopienai nostiprināt kopības sajūtu. Nē, Latvijā mošejas celt nedrīkst. Mūsu Satversmē ir 116. pāns, kas nosaka personas tiesības, kas noteikts Satversmes 96., 97., 98., 100., 102., 103., 106., 108. pāntā. Var ierobežot likumā paredzētos gadījumus, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demografisko valsts iekārtu, sabiedrības drošības, labklājību un likumību. Un šajā pantā minēto nosacījumu pamatā var ierobežot arī reliģiskās pārliecības paušanu. Tad kā maz iebilde, mošejas ir uzceltas gan Anglijā, gan Francijā, gan daudz viet citur. Un, diemžēl, šī situācija tur kļūst aizvien bezspēcīgāk un nekontrolējamāk. Es pats esmu ticīgs cilvēks un izbaudu to, ka kristietībai Latvijā ir brīvība. Ir nacionālās drošības apsvērumi, kas apliecina, ka kristietība neapdraud drošību Latvijā, bet ir noteikts tendences vienā otrā reliģijā, kas to var apdraudēt. Tāpēc uzskatu, ka nacionālās drošības risku kontekstā drīkst un pat vajag izlemt, ka mošejas Latvijā netiks būvētas. Viennozīmīgi es piekrītu, viennozīmīgi, bet vispār viņas vajadzētu dzīt ārā pēc iespējas ātrāk. Vācijā, starp citu, tika konstatēts, ka drošības dienestiem ir grūti nokontrolēt, ko tie vietēji imāni sludina. Ap mošejām var pulcēties ne tikai tie, kuri vēlas pielūgt savu dievu, bet perināt kādus noziedzīgus plānus. Kā jums šķiet, vai mūsu valdība dara visu, lai pie mums neieviestos šīs šausmas, kas ir tikai naidpilda reliģija, bet arī asiņaina ideoloģija. Neesmu droši par to kontroli, kas būtu nepieciešams šajā gadījumā. Taču pēc tā, ko redzu un dzirdu, manī nav pārliecības, ka valdība un parlaments pietiekami piedomā par šo problēmu, un ka tiek analizēti esošie un vēl tikai briestošie riski. Protams, ir iespējas, ka migrācijas skaitļi vēl nav tik bīstami, taču gribētos dzirdēt skaidru atbildi no valdības un parlamenta. Tāds bija šis raksts. Manas pārdomas vēl. Pirmkārt, mums ir ļoti jādomā
ko mēs paši darām. Cilvēki mīļiem. Jūs atbalstat boltistus, voltistus. Protams, ne visi, bet liela daļa. Daži pat pasūtījumus veic vairākas reizes dienā. Mēs tādā veidā dodam šiem migrantiem iespēju pelnīt. Ja? Mēs nezinām, kādu vispār ēdienu atvedīs. Es, pieņemsim, nevaru saprast, kā vispār no viņiem kaut ko varētu sūtīt. Ja? Un dzīvē neesmu izmantojis šādas pakalpojumus, bet cilvēki ir ļoti dažādi. Otra lieta. Dažās partijās konkrēti, šobrīd arī Brēmaņa partijā, sieviete Anita Kezemī vēlās, lai šie musulmaņi būtu šeit vairāk. Viņi atbalsta viņus, jā, man bija ļoti liels strīds ar šo sievieti. Lūk, Brēmaņa partija, it kā šie te saucamie cilvēki, jā, kas ļoti tiecās pie varas, jā, un kur tā kā ir opozīcijā, jā, nosacīta opozīcija. Tāpēc, manā skatījumā tikai un vienīgi vēlēšana boikots var kaut ko mainīt, jā, vienkārši ignorējot šo varu. Bet, kas attiecas uz migrantiem, jā, paskatieties, kas bija tie, kas varbūt nav pamanījuši, paskatieties vēsturē, jā, var atrast fotogrāfijas, kas notikās jaungada naktī pie Mildas un Vecrīgā. Paskatieties sajūtu, ja, ko es biju līdz vienā raidījumā, šie migranti, tas Latvijā notikās, šie migranti paliek arvien vairāk, ja, un tas būs viens mazs mirklis, jo šai rakstā bija minēts, ja, kad viņiem ir kaut kādi 7 bērnu ģimenes, viņiem bieži vien pat mēdz būt arī 11 bērnu ģimenes, ja, pat līdz 15, ja. Tā kā tas ir viens mirklis būs, ja, un patiesībā nevar jau te YouTube tā daudz izpausties, bet, manuprāt, tā ir absolūti apzināta programma un darbības veidi cīņā pret balto. To es esmu uzsvērs vairāk kārt, un to es arī teikšu šoreiz. Cīņa pret balto. Pret balto cilvēku, pret balto vīrieti. Un ļoti žēl, ka tik daudz cilvēku to nemana. Un nevēlas manīt, ja, un kas aiz tā visi stāv, palasiet, pieņemsim to pašu, ko es arī vairāk kārtas minējis, ja, Cionas gudro protokolu, ja, vai kā Sigurds Graudiņš vienmēr saka, ja, Jurija Līnas, ja, grāmatu slaveno zem skorpiona zīmes, antikvariātos, un šur tur to grāmatu var iegādāties. Tā ir ļoti nopietna problēma, un nevis krievi nāk, bet melnie nāk. Un, ja bija sauklis Black Lives Matter, ja, tad šobrīd es uzskatu, ja, kad ir noteikti sen jābūt bijis sauklim White Lives Matter. Baltiem ir nozīme, ja, baltiem ir vērtība, baltie ir pakļauti, ja, daudzām listām. Un, diemžēl, to veids tādas kompānijas, ja, kā Soros, ja, kā Davos fórums, ja, ar Klausu Švābu, Bills Gates un tā tālāk. Tas viss ir deep states globālais plāns un apsteigties, ja, šeit šodien pat pa rādio, šodien ir 30. aprīlis, ja, dzirdēju, ja, kad tas ir vienīgais, ko es mēdzu šeit paklausīties, kad dižā vairāk atkal ļoti nopulgoja Trumpu, cik viņš ir stulbs, cik viņš ir kāds. Piedodiet, ja, Trumps galīgi nav stulbs, viņš tīri labi saprot, ko dara. Vienīgi ir tas, ka Trumpam šobrīd stāv aizmugurē ļoti daudz tumsas spēku, kas liek visādas sprunguļus un spieķus, kā aiztarpē. Un viņš šobrīd veido visu iespējamo, lai mēģinātu no migrantiem tikt vaļā. Ja, pirmajās dienās bija uzdevums, tiklīdz viņš nāca pie varas, atjaunot sētu, ko Baidens paņēma un jauc nost, un Baidens visiem spēkiem mēģināja Amerikā ievest aizvien vairāk migrantus, ja, jo tas ir visur šī problēma, ja, kur mēģina šos baltos cilvēkus salikt kopā naidā un karkurināšanā, kur vienkārši vedot viņus mākslīgi iekšā un stāstot arī, kad mūsu kaimiņu lieliskais vadītājs, ja, Sīpoloks, ja, Lukašenko, kur viņu uzvārdu labāk nepieminēt, ja, kad viņš te ved iekšā speciāli migrants, tās ir pilnīgs blēņas, vienkārši šie migranti ienāk, bet tie patiesībā niecīgākie cipari, kas ienāk, pieņemsim, ar kaut kādu Baltkrieviju, ja, bet kāpēc to neredz, ja, kādos šausmīgos 100 000 viņi ienāk iekšā caur Spāniju, caur Itāliju, ja, caur respektīvi jūras ceļiem visdažādākajiem, ja, ar kuģiem, ar kuģi kravām,
mazām laiviņām, tupelītēm un tiešām visos iespējamos veidos. Ja. Plus tāpat Lielvācija tikko paņēma un izdarīja visu iespējamo, lai šos migrantus atkal gāzt iekšā. Ja. Jaunais kanclers, kurš nepilda savus solījumus vēlēšanu, kur 5. maijā laikam inaugurēs, ja. Jo vēlēšana solījums bija tāds, ka pirmkārt viņi tā kā neveidos kara mašināriju, tas bija punkts numur 1, un punkts numur 2 bija solījums, kad viņi maksimāli centīsies darīt visu iespējamo, lai šos migrantus tā kā stādinātu, ja, bet šobrīd notiek pilnīgi pretējais, jo ir ļoti daudz video redzami, kur ar lidmašīnām tiek vēsti šie te migranti gan no Afganistānas, gan no Sīrijas, gan daudzām citām vietām. Ja? Un tas, kas šajā rakstā arī bija interesanti, vēl tāda ziņa, ja? Kad šie te bagātie cilvēki bieži vien ir arī teroristi. Konkrēts piemērs, ja? Nogāz Sīrijas diezgan despotisko un varbūt pat asiņaino, ja? Baširu Asadu, bet kas nāca viņa vietā? Viņa vietā nāca terorists, ja? Par kuru galvu bija izsludinājuši 10 miljonus. Viss šī sistēma ir kopā. Un mums ir beidzot jāmostās un jāsaprot, ja, kad vienkārši mums, diemžēl, Latvija mēģina iznīcināt visiem spēkiem, lai šeit nomainītu kontingentu. Tas arī attiecās ar vēja dzirnavām, ar ķīmiskajām trasēm, ar mežu izzāģēšanu, milzīgo ar ūdens izpārdošanu un daudzām citām lietām. Tā kā domājam, dalieties lūdzu ar šo ziņu, ar šo raidījumu, ja, bet migranti, manuprāt, Latvijā ir vislielākā problēma, jo šie migranti ir parādījušies pat tādās attālās vietās, ja, kā Bauskā, mazpilsētās, es domāju, varbūt ne attālēs, bet mazpilsētās, kā pat Alūksne, ja, Valmiera, Valka, ļoti daudzās vietās, ja, tā ir problēma, milzīgākā problēma. Vēl viena problēma, protams, ir arī pati baltā sieviete, ja, kurai bieži vien liekas, ja, kurai saprāts ir mazākā vistā, ja, kurai liekas, ka šie migranti varētu būt labi pārgulēšanai, ja, un tad viņa neskapēc pēkšņi paliek grūta. Un, tā tas viss turpinās, jā, un tad uzreiz skaidrs, jā, ka šī baltās rases diedziņš ir pārtrūcis. Ceru, ka YouTube šo redījumu nenobloķēs, bet visos gadījumos es nespēju klusēt. Dalieties, jā, cik vien varat, jā, ja varat šo redījumu pumpēt, jā, jo var gadīties, ka šis redījums ilgi ētrā nenoturēsies. Paldies, līdz nākamajai reizē. Latvijas saulē, tev debesīs augsta gaita, virstelā dzeguze skaita, mūžu pa balsiem ieskaita. Latvijas saulē, rieti tie, kas ar nītiem, tava piere, varpu vainagiem rīta. Latvijas saulē, rokas uz grūti man uzlies, es aiziešu projām, bērniem un mazbērniem paliec. Latvijas saulē, Latvijas saulē, pazīstu tikai vienu spriganu rītu un domīgu pēcpusdienu. Latvijas saulē, Latvijas saulē, kā sārta kaija, ielaižas jūrā un ziemīgu vilni arijā. Latvijas saulē, rokas uz grūti man uzliec, es aiziešu projām, tu bērniem un mazbērniem paliec. Latvijas saulē, rokas uz grūti man uzliec, es aiziešu projām, tu bērniem un mazbērniem paliec. Latvijas saulē, Latvijas saulē.